tāds vispārējais, ja es gribētu minēt, kad mana tā doma jau sākotnēji bija tāda, ka jebko, ko es pasniedzu vai es kad konsultēju, es to nekad nepiesienu klāt nevienai no reliģijām, ja? Jo es pati esmu mainījusi 4 reizes savā dzīvē reliģiju. Es biju luterānis, pēc tam budists, pēc tam es pārgāju pareizticībā, un pēc tam viss tas beidzās ar hinduismu. Un tas bija interesants ceļojums tam visam cauri, nonākot pie atziņas, kad es varu dzīvot bez visa tā, un ka tas tikai vēl vairāk sarežģīja un paildzināja to ceļu, līdz kuram es atnācu šodien. Bet tas izskatās, ka bija nepieciešams iziet tam visam cauri, lai nonāktu tur, kur es esmu šodien. Ja? Tāpēc es vispār neatsaukšos ne uz kādiem tādiem svešvārdiem, kas saistīti ar jebkuru no reliģijām, ja? Vai ko kāds kādreiz ir pateicis. Ja? Tikai mēs runāsim kad par apgaismotiem skolotājiem. Ja? Tur ir kaut kādas lietas, kas mums vienkārši būtu jāzina un kas būtu interesanti par to parunāt, tikai tāpēc, ka es neredzu nekādu jēgu runāt par kādu, kurš ir interpretē kādu no apgaismotiem skolotājiem, ja? Jo, ja jūs gribat uzzināt, kā ir īstenībā, tad kāpēc ir jāklausās kāds, kas stāsta par, nezinu, tie paši budisti vai hinduisti, kuri vienkārši pārstāsta svētos rakstus, ja? Un cik reizes viņi ir pārstāstīti, ja tik ir versijas, un katram ir kaut kas savs, ko pielikt klāt. Tāpēc es tajos agrākajos gados es izmācījos visas reliģijas, cik visas man vairāk interesē, hinduisms, budisms, tur musulmaņi, un tikai tāpēc, ka man interesēja reliģijas, lai es zinātu par visām. Un es lasu visas grāmatas, gan Bībeli, gan Bhagavad Gitu, Korānu man nebija laika lasīt, bet tie ir tie pirmavoti, ja, kurus var lasīt, un tur ir tās atziņas, kuras var tiešām kaut ko, varbūt citam palīdzēt vai kaut ko gūt no tā, ja, bet arī jāpatur galvā, ka pat tie nav varbūt īsti, nevis varbūt, bet bieži vien pat tie nav tas īstais pirmavots, ja. To, kā teica tas skolotājs, kas to ticību tā kā bija, pirmsākumos, ja. Tāpēc nerunājot jau par to, kas notiek, ja kāds sāk pārstāstīt svētos rakstus, ja. Un tad ļoti viegli, kad jums tā trešā acs atvērsies, jūs tik viegli redzēsiet visu. Piemēram, jūs kaut ko dzirdēsiet, kāds kaut ko pasaka vai uzraksta vai internetā jūs izlasīsiet, un jūs visu redzēsiet, no kurienes viņš to ņēmis, ja, kas tur ir apakšā, kāpēc cilvēks saka tā vai viņš saka savādāk. Un jūs redzēsiet, kur ir tā īstenībā, kur cilvēks ir pielicis no sevis klāt. Ja? Tur ir pats vienkāršākais piemērs, tas ir hinduisti, jā, tur tomēr ir, vai arī krišnīti it sevišķi, viņiem patīk kultivēt vēl to vīra varu, jā, un ka sievietei ir jāsēž mājās, jā. Protams, kad jebkurā, kur jūs aiziesiet mācīties jogu vai tur pie krišnītiem, viņi ar to arī jūs tā kā spiedīs, kad sieva ir, viņai jāsēž mājās un vīrs ir tas galvenais. Bet pēc manas pieredzes, saprotiet, ir tā, ka visa pasaule ir mainījusies, un viņa mainīsies vēl vairāk. Un tas, kas bija 5000 gadus atpakaļ, 2000 gadu, jau pat 20 gadus atpakaļ, viņš nav pielietojams mūsdienās. Un tāpēc viss, kas saistīts ar reliģiju, es viņu negribu vispār saistīt ar sevi vai ar to, ko es mācu, lai cilvēks no jebkuras reliģijas var sekot vai klausīties to, ko es stāstu, jo
man patīk visas reliģijas, un es esmu bez reliģijas. Lai tas būtu visiem, un lai tas neieprogrammētu, jo ja es jums sākšu stāstīt, nu, it kā liekas, es it kā kaut ko stāstu, ja, bet katrs mans vārds, es visu esmu 100 reizes izlaidus cauri, un lai es jūs tā kā neieprogrammētu atkal, kā tas parasti notiek, kad cilvēki nāk uz kursiem, ja, viņi atkal kaut ko uzzina, tā atkal ir jauna programma, un tā viņas skrājās tās programmas. Viens kaut ko pastāsta, otrs kaut ko pastāsta. Tas nav tas, ko es gribētu, lai atkal šī būtu viena no kaut kādām jaunām filozofijām, kad varbūt pēc 100 gadiem kāds to nosauks par baibismu, ja? Nu, kā bija Buda un budisms. Un to es to grāmatu uzrakstīšu, speciāli uzrakstīšu, kad nevajag no šī uztaisīt kaut kādu reliģiju vai kaut kā to uztaisīt par kaut kādu filozofiju, ja? Tāpēc es centīšos, nu, jūs tās programmas noņemt, viss, kas saistīts ar, kur jūs pirms tam mācījāties, vai kursi, vai reliģija, vai tur no vecākiem. Tas ir tas mērķis, lai pēc iespējas mazāk mēs attīrītu no tām zināšanām, kas tika gūtas, un lai bišķiņ skaidrāk redzētu, kāda ir realitāte, ja, mūsdienās. Pēc, nu, par jautājums par Krišnu un Radu, kāda man ir attieksme pret Krišnu un Radu, man ir tāda, kad es, nu, Krišna ir, nu, apgaismotas, kas ir pieder pie hinduisma. Man vienkārši ir mājās guļamistabā glezna, kas arī bija reklāmā, bezmaksas semināra reklāmā. Tā glezna, tas ir Krišna ar savu sievu, ja? Jo, piemēram... Ja pareizāk diviet un divas. Jā, kad, piemēram, mēs varam lietot simbolus, ja? Mēs runāsim Vastu šastru kursā, ja? Par simboliku, ja? Protams, ka ja man ir jāizvēlās guļamistabā, uz ko es gribu katru rītu skatīties, ja, tad es labāk tur pielieku dieva, ja, un dievietes bildes, vienalga no kuras reliģijas, kas uz mani katru rītu skatās. Nevis es uzlieku Angelina Jolie un Bredu Pitu, vai kaut kādu vispār, es nezinu ko. Man patīk, protams, simbolika un viss, kas saistīts ar kaut kādiem tādām, nu, pirmsākumiem un kaut kas īsts, ja. Tāpēc es tik tālu pielietoju bildītes un tādas. Bet tikai tur ir tās bildes, jo pārējās jau musulmaņiem nav bildes vispār. Nu jā, tāpēc ir mēs tagad varam jau sākt runāt, jā, par vastu kursu, jā. Ir tā,